Labdien! Jēzus Kristus, viņš stāstīja līdzības cilvēkiem, lai pēc iespējas viņi varētu saprast garīgās lietas, varētu saprast viņu pašu, saprast debesu valstību. Viņš stāstīja no tās vides, kurā viņš atradās. Un te viņš saka cilvēkiem, ka es esmu labais gans. Par to ir rakstīts Jāņa 10. nodaļā no 11. līdz 15. pantam. Es esmu labais gans atdot savu dzīvību par savām avīm. Derētais gans, kas nav īstais, kam avis nepieder. Redzēdams vilku nākam, atstāja avis un bēg, un vilks tās nolāpa un izklīdina, jo viņš ir derētais gans un avis viņam nerūp. Es esmu labais gans, es pazīstu savas avis, un manas avis mani pazīst. Itin kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Jēzus, viņš teica, ka es esmu gans, kurš esmu uzticīgs, kurš mīl, kurš novērtē savas avis tik augstu, kā es esmu gatavs atdot savu dzīvību. Protams, sākumā tie bija Izraēlas ļaudis. Viņš teica, ka tālāk, kad man ir vēl citas avis, kuras man arī jāatved, tās ir pagānu tautas. Bet Jēzus Kristus parādīja to, ka viņa mīlestība ir tik liela, ka viņš gatavs atdot sevi, lai būtu par svētību šiem visiem cilvēkiem, kuriem būs vajadzīga palīdzība. Un viņš teica, ka es būšu tas, kurš neatstāšu, kurš būšu par sargu šiem avīm, ka nekāds vilks viņus nevarēs paņemt. Viņš teica par to, ka es būšu tas, kurš viņas saukšu vārdā, un viņas mani klausīs, viņas zina manu balsi. Lai Dievs šodien svētī, lai mēs varam to izprast, kā mums ir tāds gans, kurš gana mūs un vada mūs pa vislabākajām vietām. Viņš dod mums iespēju, lai mēs varētu garīgi briest, lai mēs varētu būt tie cilvēki, kuri būtu aizsardzībā, un viņam ir šī gana vēzda, viņam ir zizlis vēzda priekš tā, ja kāda aitiņa noklīst. Viņš pavelk vai iekrīt kādā bedrē, viņš var viņu dabūt laukā. Un zizlis priekš tiem dzīvniekiem, kuri grib izdarīt kaut ko ļaunu aitiņām. Un šodien kungs saka, ka man ir šis zizlis, šis varas zizlis, un es varu palīdzēt tev pasargāt šai garīgajā pasaulē. Un ja tā padomā, par katru no mums ir ļoti liela Dieva aizsardzība. Ja Dievs vismaz uz sekundi noņemtu savu roku no mums, ienaidnieks mūs nosistu. Paldies Tev, mans mīļais Dievs, ka šodien mēs esam tie cilvēki, kuriem ir dvēseles gans. Mēs pateicamies, ka mēs agrāk nebijām tauta, mēs nebijām apžēloti. Paldies Tev, ka šodien mēs esam Tava tauta, mēs esam tie, par kuriem Tu esi atdevis savu dzīvi, Dievs. Paldies Tev, ka tiešām Tu mūs nepametīs, jo par mums ir ļoti liela cena samaksāta. Tavs asins, Jēzus Kristus. Slavu Tev par visu. Jēzus vārdā. Āmen. Esi svētīts šajā dienā. Visu labu.